Čau, te Arta! Šodien izmēģināsim TikTok viral make-up trikus. Strādā vai nestrādā? Pirmais triks, kas ir populārs jau vairākus gadus – micellārais ūdens plus acu ēna. Un kopā sanāk lineris. Micellārais ūdens, Rivalda potiņa un izmantošu Revolution ēnu paleti, kas jau gan ir drusku palietota, bet arī meitene video izmantoja tieši tādu pašu. Man ir radusies sajūta, ka daudzi jau zina šo triku, jo klientu dienās tas ir tas, ko parasti rādam klientiem, bet es domāju, ka tāpat tās daudz ir palaiduši arī garām, jo katru reizi tas cilvēkiem ir jauns pārsteigums. Kādu krāsiņu izvēlēsimies? Es domāju, ka rozā. Nē, varbūt violētu. Es pārdomāju, ak Dievs. Un vispār piestāvēs violetēnu. Pigmentācija ir tik superīga. Kaut kas man bija drusku lejā. Tas ir forši, ka jebkuru acu ēnu var pārvērst par lineri. Nezinu, vai tas strādā arī uz glitteru. Es biju aizmirsusi par šo acu ēnu. Viņa ir tik mīksta. Šādi te. Wow! Un ķersimies pie nākamā trika, bet šo es vērtētu ar tādu solīdu 7. Otrais TikTok make-up hack ir lūpu pārzīmēšana. Ja jūs zinat mani, tad noteikti zinat arī to, ka ikdienā tas man ir automātiski. Es vienmēr pārzīmēju lūpas, bet neesmu, tā teikt, vadījusies pēc kāda īpaša trika. Daru to pēc sajūtām un iespējams par daudz. Šeit es atradu visus lūpu zīmuļus, kas man ir. Varbūt man izvēlēties manu mīļāko, kurš jau pavisam maziņš, no Essence 102 True Me. Tas tāds ikdienas tonis maniem. Un darīsim, kā viņi rādīja. Ieradumam ir liels spēks, es tiešām cenšos nepārvilkt pāri malām pārējās vietās. Pārmaiņas pēc uzliksim L'Oreal Eye Roll. Biju aizmirsusi, cik labi smaržo šī lūpu krāsa. No ko galējais verdikts. Man nepatīk. Man nopietni nepatīk. Nav pa manai gaumei tā teikt. Došu 5, ne silts, ne augsts. Nu, varbūt jums patīk. Uzliksim NYX This is Milky šūpu spīdumiņu. Pēc kaut kas rakstiem. Šādi man patīk labāk. 10. Ejam tālāk. Trešais TikTok make-up hack ir šīs pašlīmējošās nagu uzlīmes ielikt gēla lampā. Jā, man bija video par šo drogas TikTokā, un burtiski pirms stundas viena meitne iekomentēja, ka amerikāņu TikTokā ir populāri šīs nagu uzlīmes ielikt gēla lampā, un tad ir reāls gēla nagu manikīrs. Tagad tā, es domāju, ķeramies pie violetā un mēģinam uz šiem ataugušajiem šausmīgajiem gēla nagiem, kas man ir pieteikti pēc 2 dienām. No sākuma attaukosim. Es jau te esmu labu laiciņu un nevaru saprast, vai kaut kas mainās. Viņa ir tāda, kādai viņai jābūt, un nekas nemainās. Man liekas, ka, ja tev palīdz ar domu spēku ziņā ievietot lampā un tad, man ir gēla nadziņa, tad jā, bet šķiet, ka viņi strādā tieši tāpat. Ja tev ir kāds TikTok make-up hack, kas ļoti patīk, bet es to šodien neizmēģināju, tad noteikti ieraksti lejā komentārā un varbūt kādā citā video es to izmēģināšu. Nu ko, pagaidām tā!